paspaidīt jauno Y Tesla Baltics. Ķipā esot dabūjuši. Zvanīja, aicināja. Paskatīsimies. Tā. Nu, davai pastāsti, salīdzinot ar veco Y. Teiksim, kas viņam tur ir savādāks. Nu, respektīvi, tas, ko pirmais var pamanīt, tas ir vizuāli. Jā. Salons ir stipri mainījies. Gan kvalitāte, gan vizuāli dizaina ziņā, ja, tad LED apgaismojums. Šeit Alcantaras, šeit Alcantaras. Nē, nu, tas viss skaidrs. Tas, kas tur YouTube, bet es domāju tādas būtiskākās stūrē, viņam ir tie diedziņi tādi asāki, okei. Bet tā Stāvs ir pārbūvēta piekaras sistēma, uzlabota skaņas izolācija. Jauns paudzes monitors, uzlabota audio sistēma. Jā. Viņam var izvēlēties audio sistēmu, teiksim, tā kā man ir premium, jā? Jā. Šitam viņiem var izvēlēties, teiksim, ja es pasūtu. Nu, long range versijai iet maksimālā iespējama audio sistēma. Šitais ir long range, jā? Šitais ir long range launch sērijas, jā. Jā. Kas launcham no parastā long range atšķirās? Viņam ir fiksēta komplektācija. Jā. Respektīvi, piemēram, Quicksilver krāsa, 20 diski, Jā. piekabas āķis. Āķis nāk jau. Launch sērijā, jā. Un paaugstināta jauda. Paaugstināta jauda, tas ir cik viņa? 4,8 sekundes, jā, tad launch sērijā ir 4,3. Jā, bet viņš vienalga ir švakāks par manu performance, vai ne? Man ir 3,2. Nu, protams, jā. Y, arī performance Y, viņš ir lēnāks nekā Model 3 performance. Tas ir svara dēļ. Jā. Ok. Varbūt tiekā blakām, kad tur varās tā. Jā, durvis pašā taisās. Ok. Kas viņam ir ar to bardačaku? Viņam ir magnētiskais. Magnētiskais, jā. Viņš ir mazāks un palicis un magnētisks. Ok, labi. Par to Alcantaru ir jautājums. Tas nāk viņiem visiem? Arī, teiksim, ne launch sērijai viņš nāks? Šeit durvīs, jā. Mēs paši tagad nevaram saprast, kā būs šajā vietā. Jā, jo vēl vienkārši long range neviens nav saņemts. Par cik pirmie parādījās pārdošanā launch sērijas. Līdz ar to pirmās mašīnas ir launch sērijas. Un principā, par cik viņi vairs netiek ražoti, viņi jau skaitās kā ierobežotā daudzumā saražoti. Bet viens mums tagad parādījās vēl pieejams. Bet tā nekas te cits no parastās Teslas nav. Vienīgais tas, kad teiksim, kaut kas... Nu, skatoties ar ko teiksim, salīdzināt. kā to tā āķi, teiksim, kā to āķi dabūt ārā tagad? Viņš pats nāk ārā tā kā... Nē, viņš ieliekās. Viņš ieliekās. Viņš ieliekās, jā. Parādījās, kas tas ir arī man. Regulācija, aizmugurējās muguriņas saliekas, pārceļies elektroniski. Respektīvi, aizmugurē ekrāns pasažieriem, priekšā sēdekļiem arī ventilācija ir, ne tikai apsilde. Bet tie galvenie uzlabojumi, salīdzinot ar iepriekšējo Y, protams, tas ir braukšanas ziņā. Gan efficiency, gan arī droši vien hadenē. Jā. Viņiem droši vien motori ar citi nāk. Modernizēt, uzlabot. Un šitais stāvs viņam paliek. Viņam nav tā, ko vēl nospiest, viņam ir tikai... Jā, viņam ir viena fiksēta pozīcija un viņam, respektīvi, sistēma pati nosaka, kad jūs šitiem tu arī droši vien izslēgt, vai ne?
kur tev bija pie safely droši vien varēja izslēgt, jā, automātiski viņi izslēdzās. Man liekas, tas bija vai kaut kur tā. Iespējams šeit viņi... Nē, viņš pie kontrolu. Labi, man viņš ar kaut kur tur ir, ka tu vari izslēgt. Nē. Viņš bija kaut kur pilota, nē, viņš bija pie... Ok. Nu, labi. Nu, ķipa bija tā, ka viņš tev pats, kad saprot, nu, tagad tu esi izņēmis līgumu iebarīju, viņš tur pēc kaut kāda laika pats izslēdzās. Tā, nu, teiksim, es varētu to sadefinēt. Ok. Bet sēdekļi nav viņam platāki palikuši. Viņam, nu, teiksim, tā forma nav mainījusies. Nu, ja mēs salīdzinām ar iepriekšēju graku, tad ir. Ir? Jo es trešajās esmu ielicis Y beņķi, bet, nu, baigi viņš tur neatšķīrās. Nē, ir neliels. Tāpat kā Model 3, kas ir jaunais. Aizgāja facelifts, pa lielam šeit tas pats. Ok, labi. Aizjām uz aizmuguri. Tā. Aizmugurē tā, šitien te var šito regulēt un šitais ir tā kā viņš uzreiz pats viņu saliek. Ok, bet man viņu vajag atpakaļ. Tad atkal. Nav obligāti jātur viņš pats. Jā. Ok. Un vēl uz aizmuguri arī var. Jā, ok. Šitā viņš, protams, ka nepīdās. Jā, labi. Kas te ir? Tas ir emergency kaut kāds. Šitien te iekšā. Jā, duri atvēršana. Man interesē... Durs ciet. Jā. Okay. Interesē taisni šitais te ekrāns. Ko viņā tev reāli var kaut ko paskatīties? Var. Nu, teiksim, sīkie, ja braucot aizmugurē, šodien ir kaut kāds, nē, gaiss nāk pa turien, jā. Uzlādē ir šeit. Šeit gaiss nāk, un tad pie šī ekrāna var atsevišķi pieslēgt caur Bluetooth austiņas, piemēram. Un tad... Ok, viņam te nav netē, ja? Šeit, nē, ir. Šitiem arī nāk... Tipa, nu, premium connectivity. Iekļautais? Jā. Nē. Vairs nevienai. Nevienai. Tā, bet jums ir viņš no Wi-Fi kaut kur barojās, ja? Nē, šeit ir. Nu, pirmās 30 dienas viņš vienmēr ir bezmaksas. Ok. Jums tā mašīna tur vēl 30 dienu nav, ja? Šī mašīna no piekdienas ir. Jā. Nezinu, kaut kāds summer, kaut kāds... Mēs vienalga pieņemsim šitā, te. Paskatīsimies kāds. Tad mūzika skanēs visur, ja kaut kā... Visur. Okay. Tur reklāma ir. Vienīgi. Tad vajag atgriezties. Ieslēgt, bet tur, ja, piemēram, vadītājiem redzēt parādās, ir jāapstiprina, ka viņš piekrīt, jā, lai nu, ja nu kas bērni kaut ko saspēj. Nu, jā. Līdz ar to šeit vienmēr, ja kas, es mūziku paslēgšu, šeit var caur šeit ieskatījumiem pievienot device, un tās var būt Bluetooth austiņas, piemēram. Un viss, un tad ir dalīts. Šitais nav nekur jāapstiprina, šitā viņi paši var regulēt, kā viņi grib, vai ne? Jā.
Tāpat arī, Grādus. tāpat arī, Jeb grādus viņi nevar, viņi tikai pūšanu var. manuprāt, te varēja tikai to... Ventilātors stiprums, tipa pirmais vai otrais. Jā. Un virziens, temperatūru viņi nevar uzgriezt, tad mīnus 15. Nevar. Un Tas ir regulācija, piemēram. Jeb apsildi arī. Jā, vai šito sēdēt papīdīt. Bet tikai tajā gadījumā, Ja nesēž. neviens, jā. Un ja nebrauc, visticamāk. Lai gan... Ja neviens nesēž, bet mašīna brauc vienalga, viņš ļaus. Kā viņš skan. Tur vienīgi vajag aizstiepties. Tur garāks mašīnas. Tad droši vien tad ir... Blīn, tur atkal jāstiep. Nav tā, ka pa visu viņš rādīja. Man tas ir video tāds. Jā, varbūt. Jā, jau te viņš tas. Jo YouTube var redzēt, ka viņš pa visu iet. Priekš arī skan. Nē, tikai aizmugurēs skan. Tagad jā. Nē, tas arī nav slikti, protams. Ja tu tur gribi klausīties no tejienes, klausies. Jā. Jā, tas nav slikti. Jā, tā Alcantara, es gribēju vispār, lai tā kā Bembim būtu, kad ir, bet viņi nezinu, kāpēc nepiedāvā, bet te jau ir sākuši likt, ja te uzlikt, tad vispār būtu čotka. Šeit mēs dažiem mūsu klientiem bijām taisījuši vienkārši melnus griestus, vai viņi varēja izvēlēties arī Alcantara. Kādā ziņā jūs viņus nokrāsojat, vienkārši melnus ir reāli Alcantara? Paši. Jums ir, kas to dara? Jā. Cik tas maksā? Tas bija Model 3, cik tur klients maksā. Alcantara, manuprāt, bija kaut kur pie 1000 eiro. Tas nav nemaz tik traki, jā, jo es, teiksim, ar savu gribētu Alcantaru. Es vispār... Tas bija kādu laiciņu atpakaļ, tagad vajadzētu vēlreiz jautāt, kāds būtu tās aktuālās cenas. Bet tas ir iespējams. Labi, bet kāds tur ir rasklāts, teiksim, es atbraucu jums nomatu mašīnu un dabūju jau gatavu, ja jūs tur kaut kur mani sūtat, brauc pie tā. Nē, jūs jau varat to, piemēram, pasūtot automašīnu, uzreiz pateikt, ka jūs gribētu arī Alcantara griestus. Mēs precizējam, cik tas maksās, mēs pabrīdinām, cik tas laika aizņems. Atnāk jauna mašīna, kamēr viņa tiek reģistrēta, viņa tiek nosūtīta, sataisīta un tad izsniegta. Bet, restīvi, garantija tur nekāda nezudīs dēļ tā? Nē. Vispār jautājums, kā jums tā automašīnas iegāde ir plānota? Kādā ziņā, kā? Kad vai kā? Tuvākajā laikā plānota? Nē, es domāju, vasaras beigās šito lietu nost un tad uz Igreku iet. Arī varbūt ātrāk, nezinu, jāskatās. Man tur līdz Sotaks būšu uz tāfeles. Varbūt mēģināt pārdot pirms tā Sotaka, nezinu. Citiem psiholoģiski tas moments, tas Sotaks ir, lai gan, kā mēs zinām, Teslai tas pofīgi ir. Jā, bet cilvēkiem vienalga. Cilvēkiem psiholoģisks, jā, tāpēc to varbūt domā, jo man kaut kā baigi ātri tie kilometri tinās. Pa dienu 400 uztīt, tas ir normāli, jā. Tā 97, laikam, uz tāfeles ir. Līdz vasaras beigām točni tur jau būs. Vienīgais vasarā man cita mašīna, ko brauc, man šitā vairāk ziemas mašīna. Labi, aiziem uz to bagžnieku. Šeit arī skatās ok.
šitais risinājums, protams, pizdzēts ar tām, ar tām, teiku, te vītnes, nu, tie. Bet, nu, tā. Viņi šādi. Jā, ok. Kaut ko viņi tomēr vēl dod līdzi, ja? Jā. Jūs gadījumā, kur tas āķis ir noslēpts? Āķis. Viņš ir, ok. Šitādā te. Šādi viņš izskatās. Un šeit šī te plasmas ņemas nost un tur liekas āķis iekšā. Jā. Nu, man taisnī interesē ar āķi. Šitā gaismiņa, tā kā viņš ir atvērts, vai ne? Tad, lai naktī redzētu. Jā. Tā viņš ir. Ok, viņš ir izskatās. Šitas kaut kāds jaunumiņš. Tie panelgaps saucamie, viņiem ir, liekas, ka šitais nāk viss kopā, vai šitais? Ok, šitais ir viss kopā. Tā arī izskatījās, ka tie ir tāda vieta, kas varētu. Tāpēc viņš tik tuvu ir salaists, ok? Taisīs priekšvaļā? Jā. Jā, tas domās, lai ūdens netiek iekšā. Jā. Labi, pēdējais jautājums, kāda viņai cena ir? Ja mēs runājam par long range, bāzes komplektācija 61-200. Tas ir ar PVN. Ar PVN, jā. Jā. Launch sērijai tā cena, kas bija 68-920. Jā. Ok. Jā. Un tu saki, jums būs vēl viena tāda, jā? Nu, viņa tagad ir. Bet es pieļauju domu, ka tuvāko dienu laikā viņa jau tiks pārdot. Jā. Ok. Tagad vakarā parādījās iespēja nolikt tavā vienu. Jā.
A jums kaut kāda test drives, kad ar viņām ir kaut kas, nu, droši vien, ka tagad jau nebūs. Un tagad tuvākajā laikā tā nebūs, bet pēc tam mēs plānojam arī demo auto. Tagad sākotnēji izpildam pasūtījumus. Jā. Ok, būtu interesanti arī, protams, ja viņi izbrauc, lai saprastu, cik viņš ir reāli klusāks. Jo